Šeit mēs redzam fonā vienu no zemes Latvijas bruņoto spēku orķestriem, kopskaitā 3, kas palīdz un nodrošina, lai solis būtu pareizs un raids. Lūk, kā pirmie jau vairāk kā minētā Latvijas karoga grupa, kurai tūlīt sekos arī NATO spēku integrācijas vienība. Ir svarīgi izcelt šīs 2 nākamās aiz Latvijas karoga grupas daudzināti nacionālās ziemeļu divīzijas un spēku integrācijas vienības, jo šīs vienības ir pilnā pakļautībā NATO spēku virspavēlniekam Eiropā. Un šīs nodrošina dažādus integrācijas uzdevumus gan uzņemošās valsts, gan komandu vadības uzlabošanai. Jā, vēl vienībā 40 karavīri, liels personāls no Latvijas. Un nu jau Bīdīkola Baltijas aizsardzības koledža, kas nodrošina gan augstāko virsnieku, vecāko virsnieku, gan augstāko instruktoru apmācību šeit pat Tartu Baltijā. Apmācības notiek atbilstoši NATO procedūrām, un šī skola noteikti kotējās arī Eiropā un NATO. Kā nākamās valsts būtu svarīgi izcelt šīs visas ārzemju vienības. Kā pirmie soļo Albānijas karoga grupa, kam seko tālāk Kanāda, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īslande, Itālija, Lietuva un Melnkalne, Ziemeļmaķedonija kā pēdējā valsts, kas ir pievienojusies mūsu paplašinātās kaujas grupai, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Amerikas Savienoto valstu un Ukrainas karavīru karoga grupas. Atgriežoties nedaudz pie šīs paplašinātās kaujas grupas, ir būtiski izcelt šo 11 elementu nāciju kopumu, kur vienības atrodas rotācijas periodā 6 mēnešus šeit Latvijā un mēģina šajā periodā ne tikai sasinhronizēties, bet arī veids certificēšanās mācības, lai identificētu, cik tad viņi ir kaujas spējīgi un cik viņi ir gatavi doties kaujā atbilstoši tam, kas ir noteikts viņu procedūrās. Šeit mēs redzam, jā, Igaunijas pārstāvjus. Tad nu pat saņēmām arī kādu patīkamu ziņu no gaisa spēkiem. Valdi, varbūt pastāstīsi, tad ko? Jā, tad pēc pēdējās saņemtās informācijas ir apstiprinājums, ka gaisa kuģi pilnā sastāvā vairāk kā 10 gaisa kuģiem vajadzētu piedalīties parādē, pārlidojot virzienā no Līča pāri 11. novembra krastmalai, nesot gan ar dūmu palīdzību, gan ar klasisko karogu, noslēdzot šo parādi. Nu, tas būs pašās beigās saldajā ēdienā, pirms tam vēl vienība parāda un tehnikas parāda. Es saprotu, ka tehnikas parādē mēs redzēsim diezgan daudz arī Latvijas ražojuma tehnikas, vairāk nekā citus gadus. Varbūt varam nedaudz pastāstīt skatītājiem, kas būs tās tehnikas. Plašs tehnikas loks, nedaudz noslēdzot to iepriekšējo jautājumu, kur jautāja par industrijas iesaisti. Svarīgi būtu izcelt arī vieglo bagiju Fox, kurš ir izstrādes stadijā un dotajā brīdī jau ir uzsākti testi bruņotajos spēkos, lai vienības identificētu, kas ir nepieciešams uzlabot, lai šo platformu integrētu pilnvērtīgi bruņotajos spēkos. Kopskaitā mēs redzēsim 180 tehnikas vienības, kuras visas ir dislocētas Latvijā, neviena nav vēsta speciāli priekš parādes. Šīs kopējais stāsts par tehniku ir uztvert to kā veselu kompleksu, kad kaujas lauks nevar veidoties tikai ar tankiem un kaujas mašīnām. Jūs redzēsiet gan atbalsta elementus, gan kaujas atbalsta haubits, kas ir nepieciešams visai šai sarežģītajai kaujas mākslai. Un nu mēs redzam aizsoļojam jūras spēku. Jūras spēki ir īpaši ar savu
vienību svarīgi būtu izcelt jūras spēku karogu, kurš ir vienīgais vēsturiskais karogs no brīvvalsts laika, ko izmanto arī ikdienā parādē. Šeit mēs redzam štāba bataljons. Visvairāk ir redzams godasardzes vienības izpildījumā pie brīvības pieminekļu un pie Rīgas pils, kā arī dažādi protokolārie pasākumi, ko viņi atbalsta. No kaujas mākslas būtu jāizceļ sakaru un informācijas sistēmu darbības nodrošinājums, jo šis ir tas vienības elements, kas nodrošina sakarus, lai mēs varētu operēt. Un aiz štāba bataljona mēs redzam jūras spēku orķestris, kā pirmais no orķestriem aizsoļo garām valsts prezidentam. Atgriežoties pie štāba bataljons nodrošina arī tā sauktos līnijnieks, kurus mēs arī varam redzēt šeit ekrāna malā, karavīrs, kas stāv tā kā godasardzē, bet saprot, tā nav tikai tāda dekoratīva godasardzes funkcija, viņi veic arī citu tādu kā parādes vadības funkciju, viņi palīdz karavīriem orientēties. Palīdz orientēties un palīdz to organizēt atbilstoši standartiem, un šeit jūs redzat dāma arī godasardzes sastāvā. Kā jūs jau redzējāt, aizsoļoja jūras spēku pārstāvji, kuri arī nes sevī dažādas spējas, un nu jau ir gaisa spēku pārstāvji. Gaisa spēku nodrošina gan gaisa telpas kontroli, aizsardzību, gan ikdienā daudz sajūtamas lietas. Viņi palīdz un atbalsta valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu dzēšanas darbos, gan slimnieku evakuācijas un pārvietošanas uz sauszemes un jūrā, gan arī gaisa spēki nodrošina glābšanas darbus. Nu, jau mēs atkal atgriežamies pie nodrošinājuma pavēlniecības, kuru devīze mēs nodrošinam uzvaru, un tieši tā arī tas mērķis un viņu devīze reflektē viņu uzdevumos nodrošināt šo pilno nodrošinājumu visiem spēku veidiem. Viņiem kopā ir vairāk kā 11 apakšvienības, risinot jautājumus par loģistiku, medicīnu, kravu pārvadājumiem, dažādiem remontiem. Un nu jau mēs redzam soļo zemesardzes brigādes, 2. vidzemes brigāde. Būtu svarīgi minēt, ka kopā zemesardze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā bruņoto spēku struktūra. Tās primārais instruments sabiedrības iesaistē valsts aizsardzībā, un tādējādi varētu teikt, ka zemesardze ir visas sabiedrības spogulis, jo vēlme dienēt un būt zemesargam pēc 24. februāra ir krietni pieaugusi. Jā, es tieši gribēju par to jautāt, varbūt tev arī kādi skaitļi, cik tad mums tagad ir zemesargi, cik liels ir bijis tas pieaugums? Ja gada sākumā tie bija nedaudz virs 8000, tad nu jau mēs esam sasnieguši 10 000 zemesargus aktīvajā dienestā, kuri ir pieņemti, iet dažādas apmācības, lai integrētos. Kopskaitā ir 4 teritoriālā zemesardzes brigāde, 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes. Katrai savi uzsvari, savi uzstādījumi. Svarīgi būtu izcelt, ka zemesardze, esot integrētai pilnā sastāvā, bruņotajos spēkos ir arī profesionālā dienesta bataljoni, kas ir zemesardzes sastāvā, lai padarītu šo kaujas elementu daudz spēcīgāku un jaudīgāku. Un šeit jau jūs redzat, zemesardzes orķestris aizsoļo pēc 4. zemesardzes brigādes. Zemesardzē noteikti ir jāizceļ, kad ir uzsākušies daudz ievērojami projekti, ne tikai kaujas laukā, bet arī tiek attīstīta infrastruktūra un plānots, kad Jēkabpils bāze kalpos par pirmo bāzi, kas sistemātiski un tālāk ieviesīsies citos bataljonos. Un jau robežsardzes koledžas kolēģi, profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas apmāca gan savus robežsargus, gan ceļviņu regulāru kvalifikāciju. Robežsargiem seko arī valsts policija, ko militārajā parādē pārstāv valsts policijas koledžas un valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vienība. Plaša sadarbība bruņotiem spēkiem ir ar visām šīm institūcijām. Ar robežsardzi mēs esam kopā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī ir aktivizēta nepieciešamība būt un atbalstīt uz Krievijas robežas. Šie iepriekšējie migrantu krīzes pusotrs gads ir līdz arī ziedot elementus un kaujas vienības tur, un, protams, civila funkcijas tur mēs esam kopā ar robežsardzi.
Tāpat Covid laikā ar mājasēdes ierobežojumiem tika atbalstīta valsts policija, un ļoti būtiski ir izcelt šo iekšlietu ministriju, kuriem ir fundamentāla loma visaptvarošas valsts aizsardzībā. Jā, un šobrīd mēs redzam nākamos karavīrus un zemesargus, mūsu jaunsargus. Jaunsardze noteikti ir mūsu vieta, kur tiek audzēti jaunie līderi un ir tiešām auguši un iestājušies aizsardzības akadēmijā spilgti līderi, kuri kļūst par labiem komandieriem un labiem virsniekiem. Vai jaunsardzē, līdzīgi kā zemesardze, arī šobrīd var just tādu intereses pieplūdumu no jauniem puišiem un meitenēm? Šeit interese vienmēr ir bijusi salīdzinoši augsta, jo šīs apmācību programmas tiek izvestas skolās, tāpēc bērniem, jauniešiem nav jādodās nekur projām. Šīs viss ir bezmaksas programmas, tāpēc, protams, šeit interese vienmēr ir bijusi augsta. Papildinājums ir tieši Jaunsardzes centram šī valsts aizsardzības dienesta mācība, caur kuras prizmu ieskrienoties programmai pilnā mērogā tiks apmācīti vairāk kā 30,000 jaunieši caur teorētiskām, gan arī caur praktiskām vasaras nometnēm. Jaunsardzē noslēdzot, mēs jau redzam fonā uzsāk parāds Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde, kā jau minēju, sauszemes komponente kopā ar visām 4 brigādēm. Galvenā izvietošanas vieta mehanizētai brigādei ir Ādaži, bet ņemot vērā, ka viņa tiek integrēta kopā ar zemesardzi, viņai nav administratīvas teritorijas un viņa ir kā brīvais spēlētājs atbilstoši nepieciešamībai. Aiz Latvijas Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes vienības mēs varam redzēt Dānijas bataljonu, kurš atbilstoši pēc Krievijas atkārtot iebrukumu Ukrainā šā gada aprīlī izvietoja papildus spēkus bataljona mērogā šeit Latvijā, integrējoties tieši šajā mehanizētajā kājnieku brigādē, un šeit mēs varam redzēt viņus. Viņi šeit ir Latvijā ne tikai kājnieki, bet būs redzama arī kaujas tehnika secīgi pēc tam. Un nu jau mēs redzam paplašinātās kaujas grupas karavīrus, ko atklāja Kanāda. Kanāda ir Latvijā vadošā valsts, un viņa tad arī atklāja šo parādi visai savai vienībai. Jā, bet tāpat jāpiemina, ka paplašinās klātbūtnes kaujas grupā diena arī karavīri ne tikai no Kanādas, bet arī Čehijas, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, Spānijas un Itālijas. Itālijas tieši tā. Svarīgi būtu izcelt šīs īpašās pērles, jo katrs šeit ir ieradies ar īpašu stāstu. Kanāda tiek pārstāvēta ar sauszemes spēku karavīriem no mehanizētā kājnieku bataljona izlūkošanas spējas. Albānija pārstāv šeit ar nesprāgušās munīcijas inženieriem. Itālija mehanizētie kājnieki ar bruņu mašīnām, Polijā ar tankiem un, protams, ar tanku atbalsta elementiem. Slovenija vada masu aizsardzības ieroču un atbalsta elementu, plus šajā vienībā ir integrēta arī Ziemeļmaķedonija, kas ļoti nesen pievienojās. Spānija ar mehanizēto kājnieku rotu un bruņu mašīnām, Čehija ar inženieru tiltu licējiem, Slovākija artilērija, Melnkalne taktiskais gaiss. Jā, man interesēja Islande, kas ir pārstāvēta ar vienu pārstāvi. Jā, Īslanda ir īpašs stāsts, viņiem nav savi bruņotie spēki, bet viņiem, esot NATO struktūrā, viņiem ir strateģiska loma, un tieši šis jautājums viņiem ir uzticēts strateģiskās komunikācijas ekspertīze, kas tiek dota kopējai brigādei un paplašinātajai kaujas grupai. Šīs vienības piesauktās visas ārvalstu. Viņas šeit atrodas uz, kā jau minēju, uz 6 mēnešu rotāciju, un tas ir smalks pulksteņa mehānisms sasinhronizēt un regulāri vingrināt šīs vienības, lai viņi atbalstītu viens otru. Un nu jau mēs redzam gaisa spēki, kā pirmie lido Latvijas gaisa spēku AN-2, 2 gaisa kuģi nesotais sevis dūmu karogu. Būtu svarīgi atcerēties, šie dūmi nav toksiski, arī ieelpojot tie veselībai kaitējumu nenodara. Šīs lidmašīnas tiek regulāri modernizētas, viņas tiek nodrošina apmācību un svarīgu lomu ieņem tieši patrulēšanā ar saviem sensoriem gan uz sauszemes, gan virs jūras. Un nu jau mēs varam redzēt
Tā ir Itālijas kara. Turpinās arī aviācijas parādi. Aviācija lido paralēli. Mēs varam redzēt Black Hawk helikopterus. Šie helikopteri arī ir izvietoti Ādažu militārajā bāzē Medevac funkciju nodrošināt. Plaši pielietota platforma bruņotajos spēkos visā NATO aliansē. Un arī vienu apaču var redzēt. Šādu tipā Black Hawk helikopteri ir plānoti arī Latvijai gada beigās saņemt. Jā, un tā ir Itālijas karavīru grupas fanfāra. Tā viņiem ir tāda tradīcija, ka daļa no parādas tiek aizdīta šādā skrējienā. Tas skrējiens viņiem ir vēsturiski sācies jau 19. gadsimta sākumā, kur karavīri šoreiz viņi ar militāro ekipējumu un strelnieku ar triecienu šautenēm pārskrien, bet oriģinālais izpildījums ir ar mūzikas instrumentiem, tāpēc viņiem soļojot bija nepieciešama neliela pauze, lai viņi nenoskrietu pārējos. Un šeit mēs varam redzēt valsts robežsardzes 2 Augusta helikopterus, kuri nes Latvijas karogu. Svarīgi būtu izcelt tieši šos gaisa kuģus. Viņi atbalsta gan search and rescue operācijās jūrā, viņi nodrošina patrulēšanu un robežu uzraudzību uz sauszemes robežas, kā arī ugunsdzēsības darbos tiek iesaistīti. Dunoņu var sajust, helikopteri aiziet viss pēc plāna. Jā, lūk, redzam arī augsto amatpersonu tribīni. Aviācijas parādē seko valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Miltens, kā arī bruņoto spēku vadība un ārvalstu diplomātiskie un militārie pārstāvji. Jā, un šeit mēs varam redzēt gan militārās policijas drošības elementu. Svarīgi ir izcelt, ka 2 vienības nevis nelido, bet nesoļo parādē. Tā ir militārā policija un speciāla uzdevuma vienība, kuri kopīgi nodrošina un gādā par drošību šajā parādē. Un šeit mēs redzam malējo pēdējo aviācijas izpildījumu. Tas ir Air Baltica gaisa kuģis un tam sekojoši 4 iznīcinātāji, 2 Ungāru vadītie Gripen iznīcinātāji un 2 Eurofighter, ko zem Vācijas karoga. Šie iznīcinātāji nodrošina Baltijas gaisa telpā patrulēšanu, un viņi šeit mūsu reģionā atrodas uz regulāru 4 mēnešu rotāciju, bāzējoties Lietuvā un Igaunijā. Labvēlīgi laikapstākļi tiešām viss noris pēc plāna, un mehanizētās vienības ar drošības eskortu priekšgalā. Tad parāds priekšgalā mēs varam redzēt sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. bataljonu, kuri uz kaujas izlūkošanas kāparķēžu bruņu tehnikas vienībām veido šo kodolu bataljonā. Šeit ir dažāda spektra un dažādu specifisku vienību kopums, kaujas bruņu mašīnas, bruņu transportieri, komandu vadība, evakuācijas tehnika un bruņotā ambulance, kas veido šo kaujas manevra elementu. Svarīgi būtu izcelt, kad ieviešot šīs CVRT mašīnas, kaujas mašīnas, fundamentāli ir mainīta domāšana, pārkāpjot no karavīru domāšanas uz kaujas tehniku ar lielāku kinētisko jaudu, un tas ir virziens, kādā bruņotie spēki attīstās. Varbūt, ka šai mašīnai ir sava atsevišķa funkcija, viņas speciāli šeit ir atlasīts arī parādēji. Ir atlasīts, lai parādītu šo komplektu, kā jau es saucu, visu šīs 5 viņas veido vienu kopīgu elementu bataljona iekšienē. Kopskaitā Latvijā šādas ir 170 izlūkošanas vienības, no kurām vairākās 100 ir pilnībā atjaunotas un nodrošina augstu mobilitāti un augstu reaģēšanas spējas nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Kā nākamās mēs redzēsim Latvijā ražotās Patrijas vienības. Šīs vēl nav, bet no drīz būs. Drīz būs Patrijas, un mēs jau varam redzēt Patrijas
tad jā, šis vairāk paredzēts personāla transportēšanai, pārvietošanai uz un no kaujas lauku. Dažādas iespējas, protams, ir bruņu aizsardzība personālam pret lodēm un šķembām. Un svarīgi ir izcelt mūsu plašos ūdeņus, ezerus, upes un purvus, tad šī tehnikas vienībai ir spēja arī peldēt. Šīs baterijas ir radītas Latvijā mūsu vajadzībām ar vietējās industrijas iesaisti, un mērķis ir līdz 29. gadam saņemt aptuveni 200 šādas tipa vienības, kuras tiks dislocētas visos bruņotajos spēkos. Tā būtu interesanta ideja arī kādai no nākamajām parādēm, kur varētu nodemonstrēt arī to peldēšanu tepat blakus Daugavā. Daugavas peldēšanas prasme būs izaicinoši, ņemot vērā gan laikapstākļus, gan tādus, un parādi diez vai to akceptēs, bet noteikti jārunā īpaša mācību nodarbība mums citādā formātā. Bet Patrija, tad tagad mēs viņus arī ražojam šeit uz vietas Latvijā, jo pirmie tika iegādāti no Somijas, bet tagad jau mūsu bruņotie spēki, mūsu arī komersanti ir gatavi saražot. Tieši tā, ir gatavi saražot un pilnībā tiek ražots. Un šeit jau atkal mēs redzam 2. mehanizēto kājnieku bataljonu. Svarīgi būtu izcelt mehanizāciju un paplašināto kaujas grupu. Tieši šī gada jūnijā NATO Madrides samatā tika pieņemts lēmums Latvijā veidot brigādes lieluma vienību, un lai atbalstītu to, ir nepieciešams veidot jaunu poligonu Sēlī, par kuru mēs bija iespējas komentēsim nedaudz vairāk. Šeit var redzēt, jau fonā parādās arī sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes artilērijas divizionas ar savām M109 haubicām fonā. Ja nemaldos, tieši vienu šādu haubicu vai pat vairākas mēs esam arī nodevuši Ukrainai. Tā ir taisnība, viena artilērijas baterija ir nodota Ukrainai, un ļoti labas atsauksmes ir gan par tehnisko stāvokli, gan par pielietojumu kaujā. Tad šīs haubicas, kas ir līdzīgas kā tanki, ir galvenais mērķis šaut netiešā trajektorijā un galvenais atbalsts manevra elementam kaujā. Iepriekš mācībās jūs jau redzējāt, Latvijā demonstrējam HIMARS vienības, kuras veids praktiskās šaušanas, tad bruņotie spēki skatās arī šādā virzienā, attīstot reaktīvās artilērijas raķešu sistēmu iegādi un nodrošināšanu. Šeit Unimogi veda bezpilota gaisa kuģus. Šī ir izlūkošanas asets, radīts Latvijā Pingvīn C. Spēja nodrošināt rādījus līdz 100 km un lidot aptuveni 20 stundas. Platforma šī ir integrēta un labi pierādījusi jau gan vingrinājumos, gan reālās dzīves operācijās šeit Latvijā uz sauszemes. Un tas pat nav vienīgais drons. Pēc brīža mēs iespējams redzēsim vēl vienu Latvijā ražotu izlūku dronu. Mēs tūlīt redzēsim pēc paplašinātās kaujas grupas šo Fox produktu, par ko es nepabeidzu stāstīt saistībā ar Latvijas industriju, bet to nedaudz vēlāk. Šeit mēs redzam kaujas nodrošinājums, un visi šīs elementi ir sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā, gan medtransports, gan dažādas tehnikas evakuācijas nodrošināšanai no kaujas lauku uz aizmugurējām līnijām un tālāk uz remonta vietām, kas ir nepieciešams seglu vilcēji, un dažāds šis inventārs ir ļoti, ļoti būtisks un nepieciešams arī katrai vienībai iekšienē. Un šeit jau mēs redzam fonā paplašinātās kaujas grupas kodolu. Vēlētos izcelt tieši 6 valstis – Kanāda, Albānija, Slovēnija, Itālija, Spānija un Polija, kuri ir veidojuši kodolu jau no 2017. gada. Un svarīgi ir atcerēties, ka šī kaujas tehnika, kas šodien šeit ripo par 11. novembra krastmalu, ir ar milzīgu nacionālu atbalsta elementu, lai viņas varētu darboties. Tad Kanāda tiek pārstāvēta ar LAV 6 kājnieku kaujas mašīnām. Albānija ar Linz un Slovēņa arī Veko augstas mobilitātes taktisko transporta līdzekli, papildinot tās spējas, ko es minēju iepriekš par viņu lomu šajā kaujas grupā. Nedaudz tālāk mēs jau varam redzēt Slovāku Zuzana 155 mm artilērijas haubits. Šīs haubits ir NATO standarts, līdzīgi kā Latvijas kalibrs, viegli integrējams un viegli ir izmantot kaujas laukā. Šajos 6 mēnešos, ko kaujas grupa pavada šeit Latvijā, viņi
ir intensīvā kaujas ritmā, bet būtu svarīgi izcelt ar viņu sociālo pievienoto vērtību. Viņi piedalās daudz dažādos sociālos projektos, pagājušajā nedēļā sistematizējot noliktavu ķēdes tieši Ukrainas atbalstam un rādot to piemēru, kā mēs varam efektīvāk palīdzēt mūsu sabiedrotajiem. Daudz ziedošanas programmas un tiešām šie elementi ļoti skaisti fonē mūsu sabiedrībā. Pēc Slovākijas haubicām mēs jau varam redzēt tuvojās Čehu Tatra smagie apvidus automobīļi un Melnkalnes smagais apvidus automobīls. Dažāds pielietojums saistīts galvenokārt ir ar šo valstu spējām, ko viņš šeit demonstrē, tiltlicēji, inženieru spējas, tad viss šis ekipējums ir nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi kaujas grupa funkcionēt. Kā var redzēt no skatītāja reakcijas, tiešām tehnikas parāda raisa to vislielāko interesi skatītājos. Tā raisa un visi skatītāji ir aicināti šodienas laikā uz pasažieru piestātnēm blakus Vanču tiltam, kur būs apskatāma šī kaujas tehnika un varēs arī apskatīt tuvāk kuģus. Šeit jau mēs redzam Itālijas bruņu transportieri Centauro aprīkoto ar 105 mm lielgabalu, tautas valodā, karavīru tautas valodā saukts par tanku iznīcinātāju pretanku ierocis, un tā arī ETA 120 mm itāļu tanks. Kā jūs redzat, visi šie tanki ir platformas līdzīgi kā mūsu mehanizētās kājnieku brigādes uz kāpurķēdēm. Tas ir saistīts galvenokārt ar šo apvidu purviem, kas ir Latvijā. Un nu jau Spāņi noslēdz ar Pizarro kaujas mašīnām un Leopard 2 tankiem. Un aiz Spānijas kā noslēdzošie IFP kaujas grupai ir poļu tanki PT-91 125 mm. Kāpurķēdes liekas smagnēja tehnika. Noteikti, ka viņi ir apkopju ziņā daudz sarežģītāka, dārgāka nekā riteņu tehnika, bet kaujas laukam daudz atbilstošāka un piemērotāka. Bet parādēm kāpurķēdes tiek arī kaut kā īpaši aprīkotas, es saprotu, lai nebojātu asfaltu. Jā, par to mēs varam būt droši. 11. novembra krastmāla netiks uzrakta. Pēc noslēdzot IFP kaujas grupu, mēs varam redzēt Dānijas bataljonu, kas šeit tiek pārstāvēts no Karaliskās gvardes ar dažādām kaujas tehnikas vienībām, izceļot CV-90 kājnieku kaujas mašīnas un Piraņa bruņu transportierus. Šī tehnika galvenokārt paredzēta, karavīru nogādēji. Un tagad mēs redzam, mūsu vienu no šīs parādes šķietu varoņiem, vairāk kārt jau pieminēto Latvijā ražoto apvidus automašīnu Fox. Uz lielo bruņu transportieru fona varbūt neizstās tik iespaidīgi, bet lepnums, ka paši esam tādu uzražojuši. Lepnums un galvenokārt mēķis ir panākt efektu ar mobilitāti un manevru. Mēs uz jumta varam redzēt arī drons Atlas Pro, kas ir paredzēts tuvai izlūkošanai. Bet atgriežoties vairāk pie Foxa, tad Latvijas auto industrija ciešā sadarbībā ar NBS speciālistiem izstrādāja gan dizainu, gan projektu radot NBS uzdevumiem un Latvijas apvidumu piemērotāko variantu. Atlas Pro drons, ko mēs redzam uz jumta, arī ir ražots Latvijā, un turklāt šādus līdzīgus drons, tos pašus Atlas Pro esam arī nodevuši Ukrainai. Esam nodevuši Ukrainai un lieliski tie ir pierādījuši sevi tur. Tik pabeidzot par Foxu, ir svarīgi atcerēties, ka šī ir tikai izstrādes stadija un šis ir bagijs bez durvīm, bez logiem, bez jumta un noteikti, ka nākotnē parādīsies arī citas modifikācijas. Galvenais mērķis ir attīstīt, lai pilnveidotu izlūkošanas, eskortēšanas, patrulēšanas, dažādu tehnisko ieroču un ekipējumu pārvietošanai un komandvadībai šo platformu. Un šeit jau mēs redzam zemesardzes brigādes, mūsu teritoriālās brigādes
landlordi Latvijā, kur plaši ir pārstāvēta mūsu zemesardze. Tad viņi pārvietojās ar dažādiem bagijiem, dažādām platformām, lai nodrošinātu šo augsto mobilitāti, nebūtu ierobežotu apvidu un spētu dot pārsteigumu efektu. Jau iepriekš redzētās M109 haubices, kuras arī ir mehanizētā kājnieku brigādē, šie ir tie elementi, kuri palīdz sasaistīt zemesargus ar profesionālā dienesta karavīriem, lai dotu daudz lielāku impulsu un efektu. Šīs haubicas šaušanas rādijus ir dažāds, viss ir atkarīgs no munīcijas, vai no 20 līdz 30 un plus kilometriem. Ja, un uzreizēs haubicēm mēs redzam arī Huskijus, tā saucamos. Tie ir īpaši transporta līdzekļi, kas tiek izmantoti mīnu lauku atmīnēšanai un ceļu attīrīšanai no dažādiem spridzekļiem, lai sekojošās vienības varētu droši pārvietoties. Lai droši varētu pārvietoties, šis ir kā komplekts. Jūs redziet, vienai mašīnai ir radars, vienai ir gara teleskopiska roka, lai varētu identificēt un tikt klāt pie mīnas un atbrīvotu ceļu. Daudz dažādi apgādes un pārapgādes elementi seko Huskijam, lai tiešām izceltu šo spēju būt mobiliem un tiešām operēt pašiem nepieciešamības gadījumā. Un šeit jau var redzēt Bauwagen BV 206 platformas dažādā izpildījumā, gan ar mīnmetējiem, gan ar papildus piekabēm personāla pārvietošanai, gan munīcijas pārvietošanai. Un, protams, arī Patrija, kas spilgti apliecina, ka šie tehniskie līdzekļi ir integrēti ne tikai profesionālā dienesta vienībās, bet ir jau arī zemesardzē. Patrija ar saulīti uz sāniem. Auseklīti. Atvainojos, auseklīti, spēku un aizsardzības zīme, ko senlatvieši izmantoja, un mēs caur šo zīmi arī iedvesmojamies un nesam godām. Kā jau minēju, plašs spektrs, arī šeit ir ieguldīts daudz sviedri, lai radītu to Patriju mūsu vajadzībām. Galvenā vērtība ir, ka šīs mašīnas ir viegli eksploatēt, ir vienkāršas, un tas arī palīdz integrēt un atļaut integrēt zemesardzes vienībās. Un šeit jau mēs varam redzēt nākamās zemesardzes elementus, gan unimogus velkot mīnmetējus. Mīnmetēju galvenā spēja ir dot pārsteigumu dažādos efektos, netiešā ugunī, tiekot pie pretinieka. Nu jau mēs varam redzēt apvidus automašīnas. Apvidus automašīnas ir no gaisa spēkiem, kas šodien demonstrē pretgaisa aizsardzības spēju. Uz pirmajām platformām mēs varam redzēt RBS 70 tuvās darbības pretgaisa aizsardzības ieročus, un uz otro pāri ir Stinger tuvās darbības pārnēsājumie pretgaisa aizsardzības ieroči, izceļot to, ka šīs ir tās platformas, tieši šīs, kuras tika dienu pirms karš sākās Ukrainā, tika nodotas Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Nu jau tālāk mēs varam redzēt štāba bataljons. Iepriekš minēju šīs godasardzes funkcijas un sakaru nodrošinājums, tad šodien štāba bataljons demonstrē mums radio monitoringa nodrošinājumu un sakaru nodrošinājuma funkciju un platformas. Un kā jau atkārtošos, sakari ir visas komandu vadības stūrakmens, un mēs zinām šodien, cik svarīgi ir mūsu sakari. Ja, štāba bataljonam seko arī robežsardze, kas piedalās ar 4 kvadricikliem Polaris, arī Nissan Pathfinder apvidus automašīnu. Jā, vēlētos izcelt šo mobilitāti, kurās virzienā skatās valsts robežsardze, jo integrējoties un skatot valsts aizsardzību visaptvarošā mērogā, tad mums ir svarīgi, ka arī valsts robežsardze ir uz mobilām platformām, viņi ir mazi, nepamanāmi un viegli integrējami mūsu nepieciešamajā sistēmā.
Jā, pašlaik mēs ekrānos redzam arī valsts policijas transportu ar jauno trafarējumu. Jaunais trafarējums gan tika ieviests jau 2018. gadā, bet ir arī pavisam jaunās automašīnas, ko valsts policija saņēma šķiet tikai pirms pāris nedēļām. Šis trafarētās Škodas Superb un arī sekojošie netrafarētie. Jā, gan Tiguan, Volkswagen apvidus automašīnas, lai izķertu mūsu agresīvos autovadītājus uz ielām. Pieminot arī par valsts policiju, var teikt, ka ir patīkami redzēt šo spēju attīstību valsts policijai, jo ikdienā arvien vairāk un vairāk notiek sadarbība, tiek vingrināta šī sadarbība starp bruņotiem spēkiem un valsts policiju. Un šis aprīkojums ļoti, ļoti labi noderēs šo funkciju izpildē. Tālāk jūs redzat, ka netrafarētajiem auto seko arī trafarētie Volkswagen transporta busiņi, kas kalpo kā mobīlie policijas iecirkņi. Savukārt šie Ford Transit busiņi ir kinologu vienības, un iespējams, ka kaut kurš tajos parādē piedalās arī suņi. Iespējams, ka kāds suns ir iepriekš apsakojis, vai šeit ir pietiekami droši, un noslēdz Volkswagen Crafter ar speciālo uzdevumu bataljonam nepieciešamo tehniku. Un viena mobilā platforma Mitsubishi ar laivu, kas ir vajadzīga, protams, ūdeņu apsekošanai un arī glābšanai uz ūdens. Un policijai parādē seko valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tehnika arī ar savu jauno krāsojumu, kas šķiet pirmo reizi tiek atrādīts plašākajai publikai. Mercedes Unimog autocisternas un Iveco kāpnes. Arī Nissan Navara apvidus auto ar kvadrciklu piekabē. Jā, ir patīkami redzēt šādu inventāru, kur ikdienā mēs saskaramies pie jūras apvidū tieši ar ugunsdzēsības glābšanas dienestu vadot šīs glābšanas operācijas, kā arī atbalstot viņus meža ugunsgrēkos un meklējot cilvēkus uz sauszemes. Un ar to izskatās, ka parāde ir noslēgusies, gaisa kuģi ir veiksmīgi pārlidojuši un sauszemes tehnika ir devusies līdz arēnai Rīga virzienā cauri Rīgai. Un līdz ar to arī mūsu tiešraide ir noslēgusies no šīs parādes, bet svētkiem veltītā programma Latvijas televīzijā turpināsies, tādēļ varēsiet sekot līdz gan svinīgai valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanai Rīgas pilī, gan svētku koncertiem. Bet mēs no jums šobrīd atvedamies, ar jums kopā bija Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un komandlētnants Valdis Andersons. Paldies, ka skatījāties! Gaišus svētkus! Priecīgus svētkus!